Mačs pret Īslandi, rīta mačs, bija viens no interesantākajiem vispār jebkad spēlētājiem manā mūžā. Kaut gan esmu diezgan daudz mačus jau nospēlējis. Trešajā sadalījumā diezgan veiksmīgi mēs nonācām 5 kāravos, ko iegāzt nevarēja, pretinieks nokontrēja pēc gājiena krustos, paņēmām 13 stiķus. Un nākamajā sadalījumā vēl viens interesants. Mārtiņš zonā atklājas 4 ērcani, labi pas, mēs pas, pretinieks 4 pīķi, pas. Un tātad fosks varētu būt kaut kāds arī mazliet savādāks. Diez vai mēs varam iegāzt 4 pīķi, varbūt varam, tad 2 kāraviem jānoskorē krust dūzim un ērcani stiķim. Varbūt var iedot sitienu, bet ļoti laba spēle mums būs 5 ērcenos, jo mums ir 3 stiķi blakus un ērcena dāma, kas noklāja partneru māsu. Solam 5 ērceni, pas kontra, un Mārtiņš paņem viegls 11 stiķis pēc tam, kad viņš norauja ērcenu kūlu.